Tad ievelc dziļu ieelpu caur degunu un izpūt tādu atbrīvojošu elpu caur muti. Un vēlreiz ieelpo un izelpo, garu izelpu. Tā pie nākamās ieelpas ieelpo un aiztur uz pāris sekundēm. Un izelpo. Ļoti labi. Sagatavo savu ķermeni. Iekārtojies ērti. Tā nu kur nekas nespiež. Tu esi savā drošajā vietā. Tu esi ar sevi. Ļoti labi. Iekārtojies, lai tev visam ķermenim ir ērti. Un esi sev. Tagad ieelpo caur avotiņu visuma vīrišķo enerģiju, lai ienāk tevī visuma vīrišķā enerģija līdz sirds centram. Un no kājām ieelpo ar kājām no zemes mātes sievišķo enerģiju. Ieelpo to, un tās abas satiekas tavā sirds centrā, savienojas un veido tādu spožu gaismas bumbu, kas šobrīd attīra tevi, tavu lauku, no visa tā, kas ir nokalpojis un vairs nav nepieciešams. Lai tas viss transformēs tev vislabākajā veidā. Viss liekais vienkārši atvienojas no tevis. Ļoti labi. Turpini elpot mierīgi, tā kā tev ir ērti un labi. Pieaicini šajā telpā arī savus gidus un pavadoņus, tavu augstāko es, kurš palīdzēs tev saprast to, kas šobrīd tev būs jāierauga. Lai tie ir klātesami tev, tavā procesā. Kā arī aicinām šajā telpā Marijas Magdalēnas enerģiju. Un šajā telpā drīkst atrasties tikai 100% gaismas un mīlestības būtnes. Un tagad iedomājies pamazām tā līgani pārēj. Sajūt šo enerģiju, kas ienāk tevī. Sajūti ar visu ķermeni, kā tas sāk varbūt vibrēt, šūpoties. Tas viss ir normāli. Tu sāc just vairāk. Un tagad līgani ar šo enerģiju kopā dodies šajā ceļojumā uz savu autentisko īsto būtību, kas esi tu. Lai augstākais es tieši tev parāda to, kāda tu esi. Tad iedomājies, ka tu tagad kā pieaugusī versija dodies tādā skaistā kalnu pļavā, tas tādos kalnos, kur ir svaigs gaiss. Nav jākāp nekur augstu, nekur tālu, bet tu jūti to dzidro, tīro vidi, kur ir kalnos. Ka gaiss ir tāds cestrs un svaigs, ir tāds tālu skanošs klusums, kas ir bezgalīgs un liekas tāds kas nebeidzās. Viņš ir tāds tālajošs, sajūti šo vidi. Esi tur staigā, vienkārši staigā. Redzi, skaties, kur tu esi, kā izskatās. Ļauj tam visam parādīties tā, kā tev šobrīd tas parādās. Ļoti labi.
vērtē, ka tu dodies pa šo kalnaino apvidu, kas ir kristāli tīrs, dzidrs un patiess. To priekšā skrien mazā meitenīte, mazā tu. Atceries sevi maziņu, kāda tu biji. Pirmais, kas nāk prātā, ierauga šo mazo meitenīti, un viņa ārkārtīgi priecājās tevi satikt. Viņa ierauga tevi un saka, es tik ilgi gaidīju tevi, es tik ilgi un tik sen jau vēlējos tevi satikt. Viņa ar patiesu prieks tevi ieraudzīt. Paskaties tai mazai meitenītei acīs, ko viņa translē, ko viņa nāk tev teikt, kā viņa jūtās. Kā viņa izskatās, apskaties, kā viņa ir apģērbusies, kāda ir ķermeņa valoda, viņa ir kustīga vai mierīga. Apskati katru niansi, un viņa vēro tevi. Viņa redz, ka tu esi izaugusi liela, un viņa skatās, kāda tu izskaties, kāda viņa būs pēc daudziem gadiem. Viņa skatās un priecājās. Vau, tā esmu es! Esat tur viena ar otru. Iepazīstat vienu otru. Varbūt jau esat tikušās, un tu jau viņu pazīsti, atceries un viņu tevi. Varbūt dažādi. Un ir labi tieši tā, kā ir tev. Ļoti labi. Esat tur, elpo mierīgi. Abas divas sākat virzīties uz priekšu. Virzaties pa šo kalnaino apvidu, aprīnojat kalnus un runājieties par to, kas jums ir svarīgs un par ko jūs vēlaties. Tad, kad jūs virzaties uz priekšu, pastaigājieties, tur parādās tāda skaista, milzīga kalnu pļava. Tāda plaša. Šīs pļavas vidū ir tāda apaļa skatuve. Tāda skaista apaļa skatuve. Un tā mazā meitenīte ļoti vēlas tur uzkāpt. Ļauj viņai doties uz šo skatuvi. Lai viņa uzkāpj uz šīs skatuves. Tu vari sajust, vai tu vēlies palikt blakus skatuvē, vai arī kāpt ar viņu uz šīs skatuves. Tā mazā meitenīte tur stāv uz šīs skatuves. Paskaties, ko viņa vēlas darīt. Tagad, kad tur nav neviena cilvēka, ko viņa vēlas darīt. Varbūt dejot, varbūt lekt, varbūt dziedāt, varbūt vingrot, varbūt vienkārši runāt, izteikties, varbūt vienkārši just un vienkārši būt. Ļauj viņai būt tā, kā viņai ir ērti un kā viņa vēlās. Ļoti labi. Skaties, kā tā mazā meitenīte priecājas. Paskaties, kā viņa jūtās. Ja viņai varbūt ir bailīgi vai nāk kaut kāda kauna sajūta, nekas, ļauj viņai tam vienkārši tikt pāri. Vai kautrēšanās, vienkārši ļauj viņai tur būt. Viņa tur ir drošībā. Tā ir ārkārtīgi skaista un droša skatuve. Jo tā ir tavas dzīves skatuve. Tā ir skatuve, uz kuras tu dzīvo. Tagad šajā telpā pretī skatuvei, kā skatītāji ierodās
tava mamma un tētis. Ja kādu no vecākiem tu nezini, nepazīsti, varbūt neesi redzējusi nekas, lai tur ir tie vecāki, kurus tu zini, kuri tur atnāk. Varbūt ir kāds vecvecāks, arī tie var nākt. Tavā priekšā parādās skatītāji. Īstenībā tavi nozīmīgākie skatītāji tavā dzīvē. Kā mazai meitenītei šie ir ļoti nozīmīgi cilvēki. Skaties, kā tu jūties tad, kad viņi skatās. Bet vēlos tevi iedrošināt būt pašai uz šīs skatuves. Tā ir droša skatuve. Šie cilvēki nedrīkst tev teikt neko negatīvu. Varbūt tu esi radusi, ka kāds no šiem pieaugušiem saka kaut ko negatīvu tavā virzienā. Šajā reizē viņi nedrīkst to teikt. Bet ko viņi dara? Viņi skatās uz tevi, uz tavu apģērbu krāšņo, uz tavām kurpītēm, varbūt basajām kājām, uz taviem matiem, bizītēm vai skruļainiem matiem, kādi tev viņi ir. Viņi skatās un tevi apbrīno. Viņi ierauga tevi un saka, meitiņa mīļā, cik tu esi skaista. Es visu šo laiku neredzēju tavu patieso skaistumu. Tu esi tik skaista. Viss, kas ir tevī, ir tik skaists, tik unikāls un vienreizējs. Vau, meitiņa, tu esi vienkārši apbrīnojama. Un tu drīksti justies tā, kā tu jūties. Parādi viņiem, ko tu spēj, ko tu vari. Kas ir tevī? Parādi, kas ir jau tevī. Kas dabiski no tevis plūst. Gribi dziedāt, dziedi, lec, spēlējies, krāso, zīmē. Tas, kas tev dabiski nāk, un viņi skatās un tevi apbrīno. Vau, kā tu māki, kā tev sanāk. Viņi raida tavā virzienā to, ka tu esi vērtīga, tu esi šī laika un uzmanības vērta. Mīļā meitiņa, parādi vēl kaut ko. Parādi vēl kaut ko. Es tik ļoti esmu dzīvos tādā aizmiglotā skatā, kad es neredzēju patieso tavu būtību. Parādi, lūdzu, kāda tu esi patiesībā. Ko tu domā par pasauli, par ziediem, par mācīšanos, par dzīvi, par attiecībām? Ko tu par to visu domā? Es ļoti vēlos dzirdēt tieši tavas domas. Nevis to, ko es gribētu dzirdēt, bet to, ko tu patiesībā domā. Pastāsti viņiem. Izsaki savu viedokli. Arī tad, ja tur nāk varbūt kāda dusma vai kāds, droši saki tieši tā, kā tev nāk. Viss kārtībā. Esi tur. Izpaud savu būtību. Tu tagad drīksti būt pati. Iedomājies, ka tu kā tādas maskas no sevis norauj nost, varbūt nomainās apģērbs, tā kā vienu tādu kārtu norauj no sevis nost, aizmet projām. Varbūt arī vēl viena kārta nāk nost, norauj arī to nost. Un paskaties, kas ir apakšā, kas tajā meitenītē slēpjās. Ko viņa patiesībā nes šajā pasaulē? Paskaties iekšā, tevī ir tāds iebūvēts kristāls tavā sirds rajonā. Paskaties, kāds tas izskatās. Kristāls, kas nes tavu misiju, tavu sūtību, tavu būtību, kādai tev paredzēts būt. Kā tu jūties vislabāk. Un tavu vecāki to redz un skatās. Viņi saka, vau,
tevī ir tik krāšņs kristāls. Tas ir tik unikāls, tik vienreizējs. Pastāsti viņiem, parādi to. Tev mīļie cilvēki skatās ar apbrīnu uz tevi. Viņi vienkārši apbrīno tevi. Un lai ko tu teiktu, lai ko tu liktu priekšā, viņi ir sajūsmā. Tā ir tā sajūta, ka tā kā katrs no skatītājiem nobalso par tevi. Viņi tik ļoti jūt tev līdzi. Viņi tik ļoti ir ieinteresēti tavā būtībā. Kas ir tava būtība? Esi tur, ļauj sev izpausties. Tu drīksti būt pati. Tu drīksti izpaust sevi. Apkārtējie to akceptē, apkārtējiem tas der. Kāda tu esi, viņiem tas der, jo tu esi tu pati. Tu esi brīnišķīga, tu esi vienreizēja. Un kristāls tevī to apliecina, ka tev ir jānes savu patiesā būtību šajā pasaulē. Tieši tāda, kāda tu esi. Jā, arī tad, ja tu jūti liekas par daudz, ka jūti katru sajūtu, katru troksni, katru cilvēku domu, tev šis ir jānes pasaulē. Tad, ja tev liekas, kad izskats ir kāds citādāks, arī tas ir jānes tev pasaulē. Tavas prasmes, balss, tembrs, acu skatiens, tieši tāds, kāds tas ir autentiski, nes to pasaulē. Tu esi uzradīta unikāls eksemplārs. Un tav iekšējie kodi ir tie, kuri ir jānes uz āru. Jārāda tieši tādi, kādi tie ir. Atklāti. Un tieši esot visatklātākai, patiesākai, esot savā būtībā, tu vari sasniegt īstu pilnības sajūtu, jo tu beidzot vari būt tu pati. Tu beidzot vari nest to, kas tev jānes. Un tu to drīksti darīt. Ļoti labi. Sajūt šo abrīnu, augšuplādē šo abrīnu savā ķermenī, katrā savā šūnā, savā DNS struktūrā. Augšuplādē šo sajūtu, kad īstenībā tu drīksti būt tu pati. Tu esi uzradīta, perfekta pilnība, tu jau esi pati pilnība. Tev ir savs uzdevums, kas šeit ir jāpaveic. Ar savu esību, ar savu autentisku būšanu. Tu vari to nest un parādīt, un tu zini kā. Tu skaidri zini kā. Ļauj sev tagad būt. Vecāks tevi skatās, apbrīno. Viņi saka, paldies tev, paldies, ka tu izvēlējies mūs kā vecākus. Paldies, ka tu atnāc tieši pie mums. Mēs esam pateicīgi tev, ka tu izvēlējies mūs un nāc mūs, sniegt kaut kādas mācības, izpratni, redzējumu, paplašināja mūsu redzējumu. Paldies tev par to, mīļā dvēsele. Un redzi, kā tā mazā meitnīte ir priecīga, un tad šī
pieaugusī versija, varbūt viņa jau bijusi skatuves. Ja viņa nebija, tad ļauj, lai šī pieaugusī versija uziet uz skatuves un samīļo to mazo meitenīti. Un arī vecāki uzkāpj uz skatuves un samīļo tavu autentisko būtību. Viņi pieņem tevi līdz katrai tavai būtības šūnai. Viņi tevi pieņem, un tu pieņem sevi. Sajūt, kā enerģija strāvo caur tevi. Ka tagad tu dod sev atļauju būt sev pašai. Un saki sev pie sevis šos vārdus. Es atļauju būt sev pašai. Es atļauju izpaust savu autentisko būtību šajā pasaulē. Un sajūti, kas tevī notiek, kādas ir sajūtas. Tad ļauj, lai šie vecāki vienkārši atkāpjās un aiziet. Pateicība viņiem. Pateicība, ka viņi varēja būt kā portāls tev, lai tu varētu atnākt šeit un izpaust savu autentisko būtību. Pateicība vecākiem. Un tagad jūs abas divas versijas, mazā un lielā, nokāpjat no skatuves un dodaties pa šo kalnaino apvidu izbaudīt savu būtību. Jūs tagad varat sākt dzīvot pa īstam, patiesi. Pa īstam, tā vārda vistiešākajā nozīmē, ar savu iekšējo īstumu. To, ko tavs kristāls iekšā pulsē, ko viņš raida. Tu tagad drīksti, tagad tādus aizkarus atvērt un parādīt, ka tu esi šāda. Un cilvēki to noteikti pieņems, jo tu pieņem sevi. Jūs abas divas laimīgas, priecīgas dodaties savā dzīvē. Un tu redzi, kā viņas abas divas tagad tālumā aiziet pa kalniem. Un tad, ka viņas tagad tādā tālumā iet, tādā perspektīvē, un tu redzi, ka viņas saplūst vienā veselumā. Šīs abas versijas saplūst vienā veselumā. Un tava dzīve tagad var sākties. Tā var notikt. Un tev priekšā ir pasakaini notikumi, brīnišķīgas sajūtas un savas autentiskās būtības izzināšana un iepazīšana. Un tev tas noteikti izdosies, jo tu esi unikāla. Tu esi laika, mīlestības un apbrīnas vērta, jo šāds eksemplārs ir tikai viens uz šīs zemeslodes. Paldies tev, ka tu esi tieši tāda, kāda tu esi. Paldies, ka esi īsta. Jo tikai šādi pasaule var attīstīties un virzīties. Paldies tev, ka tu esi īsta. Un esi šajā sajūtā tik ilgi, cik tev nepieciešams. Pasaki paldies saviem gidiem, pavadoņiem, augstākajam esi, kurš bija klātesams ar tevi. Paldies Marijas Magdalēnas enerģijai. Paldies visam vīrišķajai un sievišķajai enerģijai, kuras bija klātas mums šeit un tagad. Pateicība, pateicība, pateicība.